Esiet sveicināti, šeit ar jums studijā ir Žeņa Kramiņš. Šis ir radio šovs Vienradži LV. Ar mums šodien studijā ir prezidents Koks. Sveicināti. Sveiks, prezident Koks. Ko tu labi izstāstīsi par savu dzīves stāstu? Mans dzīves stāsts šodien piecēlos, piedzēros, aizgāju gulēt. Tieši tā. Tas arī ir normāls dzīves stāsts. Šodien mēs runāsim par perfektu dienu. Ko tu vari pateikt par šo perfekto dienu? Hīts. Un tieši tā, tas notārs vienkārši vienmēr noroja jumtu. Viņu vajag klusāk. Tāpat kā Bermudu divstūrs. To notāru vajag klusāk pagriezt. Tieši tā, tātad, tas ir mūsu šīs dienas superhīta dienas bombā. Nemanās kulēt dzīvot brūts, sadzīs, atradīs viņu tur būs. Īstā kulēt skaitītais pretēt tev laimīgu. Šī ir perfekta diena! Man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena. Man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, perfekta diena, perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, perfekta diena, perfekta diena. Šī ir perfekta diena. Man prātā tikai viņa. Izņemies, ka Ādams mīl abolu, bet mīls ir liela. Kopā ar viņu ir perfekta diena. Nelemsim prom, ka līdzās ir viņa. Viņa manu pasauli izskaistina dzīve ar tevi kā pārliecība, ka viss mums ir perfekts tā kā dzīve. Galvenais tam visam ir ticība. Kad kitīs lejās pat velšā augšā kā amerikāņu kalņos braukās. Mēs patiem savstais kraujās. Dzīves skats ir daudzreiz skaistāks ceļš mums Spāniju un Itāliju. Saņemsim prieku pilnvērtību. Tā lai turpināt perfekta diena, dzīvsim savu dzīvi laimīgi. Šī ir perfekta diena, man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena, man prātā tikai viņa. Šī ir perfekta diena, šī ir perfekta diena, šī ir perfekta. Tātad, prezident Bērziņ, mums interesē arī tavs viedoklis. Ko tu domā par pašu notāru? Kā lai pasaka? Notārs? Huiņa! Kāpēc? Nezinu. Vienkārši, kā to var saprast? Nezinu, Huiņa, ko viņš dzied, balss pretīga, viņš knapi tur var parunāt, tur neko nevar saprast. Agresīvi. Bet kāpēc? Fucking kāpēc? Visiem reāli nepatīk notārs. Viņš krūts vecis ir. Jā, par to var tauts pastrīdēties. Tieši tā. Bet vai tu esi dzirdējis arī kādu citu notāra dziesmu? Tikai perfekta diena vai arī citas? Man pietika ar perfektu dienu. Es varu pateikt, ka citas ir ļoti nepopulāras un diezgan neizdevušās, bet perfekta diena ir perfekta dziesma, tā kā perfekta siena, bet perfekta dziesma. Diena, dziesma. Notārs skrien sienā ar perfektu sienu. Kāpēc uzreiz jāskrien ir sienā? Kāpēc viņš nevar būt, teiksim, autobusā? Viņš jau uzņēma video autobusā. Kā tev liekas, kas tagad notiek ar to autobusu, kurā tika uzņemts videoklips perfektā diena? Viņš braukā pa Rīgu ar ļoti nelaimīgu šoferi. Šofers ir kruts. Esi pats braucis ar to pārtībusu? Nē, es neesmu. Tu esi braucis ar to pārtībusu? Vakar braucu, tā nodevām. Tikai nedrīkst, bet tu mēs sēdien drošī. Bet tā ir taisnība, ne? Koks Bērziņš par to nerunā. Jau Koks Bērziņš, tikko bija prezidents Koks.
Palaidīsim mazliet vēl no šīs perfektās dziesmas, perfektās sienas. Mēs tūlīt izārstēsim jūsu ausis. Tātad, prezidenta Koku. Vai mēs drīkstam uzzināt tavu viedokli par Rammsteinu? Zaibīs mūzika. Ar ko Rammsteina atšķirās no perfektas dienas? Tur ir stils, tur ir cilvēki normālāki, tur ir labāka mūzika, ko vēl var pateikt. Nav ko piebilst. Nav ko piebilst. Tātad, tagad paņemsim Notāru un Rammsteinu. Tas ir, tu jāizdomā, tad ir salīdzinājums Rammsteinam ar Notāru. Tas būtu tā kā prezidents Koks pret Kauguru Bomāru. Tu jau ir. Tagad mēs paklausīsimies kaut ko nākamo, kas ir Adriks. Es viņu ik pa laikam sadzeru, es neatceros pāris dienas apakaļ, ja viņu tur pasēdējām. Viņš gan atnāca tad, kad es jau biju šmigu mazliet piebeidzis, bet mēs ar viņu tā diezgan bieži pačelojam, un tad, skaidrā jau parasti nepaliekam. Tātad tagad paklausīsimies DJ Adriks, Try Dubstep Bitch. Tātad, ko tu domā par DJ Adriks? Zaibīs underground DJs. Underground, tas ir underground. Tas nav nekāds big stage, tas ir underground. Un tieši tāpēc tas pat nav old schools. Old schools ir rulē, vai ne? Jep. Old schools, un tas ir old schools. Bet undergrounds, tas ir undergrounds, un big stage ir pavisam cita kategorija. Piemēram, Skrillex. Ko tu domā par Skrillexu? Tā, zaibīs. Skrillex. Tu domā, ka ir zaibīs. Tātad tagad mēs... Dubstepu ziņā. Teiksim, panalizēsim Skrillexu. Tev neliekās, ka Skrillex visas dziesmas ir pārāk vienādas? Tieši to es gribēju teikt, bet labi. Piemēram... Mums tagad bibliotekā nav pieejama neviena Skrillex dziesma, bet nākamreiz mēs viņu pievienosim un saicināsim vairākas dziesmas tieši Skrillexa, un tur, kad uznāk tas viss lielais drops, tas nekam neder, tas viss ir vienāds. Pārāk daudz vienāda. Jā. Teiksim tā, vai kaut ko ielikt vēl, mēs jau neesam tur baigie pro, bet vismaz mums ir ieteikumi. Mēs neesam pro. Tagad varbūt paklausīsimies
esmu vēl sliktāks par perfektu dienu, es jau brīdinu. Vienu no maniem samiksējumiem izmantojot FL Studio. Es pagriezīšu klusāk, lai tad nevienam nesāk kasiņot ausis. Tev laikam nav austiņas, paņem paklausies. Jā, mums tagad ir ar vienām austiņām, tāpēc mēs te tādi underground radiostaciju mēs esam tieši te. Jā, un nākamreiz mēs paņemsim kaut kādu sadalītāju, iebāzīsim, lai abiem ir austiņas, un tētas prezidentam Kokam iedod savas austiņas, lai viņš paklausās man samiksējumu ļoti kruto. Īstenībā šis viss, ko mēs tagad palaižam, ir iespējams klausīties dzīvajā ēterā. Un YouTube'ā jūs rakstiet komentāros, kā jūs vērtējat šo radiostaciju, mūsu īpašo viesi, mūsu palaisto ļoti pretīgo mūziku. Un tad tieši tā mēs arī dzīvojam ar radio. Music every day. Prezident Kok, kā tu vērtē šo DJ Tos dziesmu, kas ir īstenībā nesenācis mans samiksējums? Ja būtu jāsalīdzina Adriks ar DJ Tos, diemžēl teikšu tā, Adriks tev pārsit labi. Dā, labi. Tikpat labi varēja pateikt, ka es Skrillex tikko, bļaļ. No vienas puses tev pārsit, bet no otras puses tev nav tik viendabīgi. Tev bišķiņ kaut kas cits. Piemēram, sākums tur tikai nedrīkst, vienkārši pasaka, ka tā bija huiņa un beidz dirsties. Labi, tā bija huiņa reālākā. Tagad paklausīsimies mūsu ķemeru purva raganu. Jā, saprat? Jā, bļaļ. Saprat, prezident Kok, tev jādod Alomika ir. Jobans rods. Alomiku nahuj pa pauri, joban ir rod Lomika. Šodien mums studijā ir arī Inter, sava operātora. Labi, es samaloju, mums nav Ints šeit, bet mēs varētu... Mēs neesam tik krūti vēl. Jā, mēs varētu uzaicināt kādreiz Intu, mūsu studiju. Ja viņi mūs nenolādēs pēc tam. Mums ir Lomika pa jebaliedos. Un teiks, ierunā! Tātad, kā tu vērtē mūsu Latvijas vienu no visiem Čakiem Norisiem? Zvaigzni, Intu Ozoliņu. Ko lai pasaka? Zai bišķi staruška. Vai tu zini, cik Latvijā ir Čaku Norisu? Neviens pašlaik. Tikai nedirs. Bet šitā var būt viņa sieva. Sāksim ar to, ka Latvijas Čaks Noris ir Zenta. Pāreizi. No ugunsgrēka. Jep. Kur ir... Ugunskura. Kāds ugunsgrēks? Ugunskura Zenta. Zenta ir aizbraukusi no ugunskura atvaļinājumā uz citu seriālu. Vismaz tā man māsa izstāstīja. Viņa stāstīja, es viņai prasu. Es pats ugunskuru neskatos, ja godīgi. Es viņai prasu, kur ir palikusi Zenta? Es kaut kā ievēroju, es tā garām ejot, skatos, nav Zenta. Jā, es prasu, kur ir Zenta? Nav Zenta, Zenta aizbrauc atvaļinājumā. Kas ir ugunsgrēks bez Zentas? Un tad es sapratu, viņi man sāk stāstīt, Zenta aizbrauc atvaļinājumā. Un tad es atcerējos, kad ir arī cits seriāls latviešu tagad kaut kāds, es neesmu. Viņas melo labāk vai Nē, Zentas brīvdienas vai kaut kā tā, es pats to seriālu pat neesmu redzējis. Nopietni, par Zentu ir seriāls. Zentas brīvdienas. Tu reklāmas neskaties? Nē. Es saprotu seriāls neskatīties, bet kā var reklāmas neskatīties? Es televizoru maz skatos. Pagaid, TV3 Play tam ir domāts. Tā īstenība. Vai mēs jau te reklamējamies, tagad mums piekaus un... Mums kopīrēts tiks nozakts. Jā, un ja jūs vēlaties savu reklāmu publicēt šī radiostacijā, tad droši rakstiet YouTube'am komentāros. Noteikti neviens to negrib, bet ja sagribat, tad uz priekšu. Vai arī Gmailā.
uz e-pastu. Gmail es uzrakstīšu savu Gmailu YouTube descriptionā. Tur arī varat rakstīt